Sveicināti Ortotolks podkāsta īpašajā raidījuma ciklā, kas veidots kā atskats uz Ortoklīnikas rudens medicīnas konferenci. Šoreiz pie mums viesojas Ortoklīnikas traumatologs un ortopēds dr. Andrejs Finogējevs, kurš konferencē uzstājās ar prezentāciju par vienu no lielākajām un sarežģītākajām locītavām cilvēka organismā un tā sāpēm. Ceļa locītavu sāpēm. Šajā sarunā ar dr. Finogējevu runāsim par visbiežākajiem ceļu sāpju cēloņiem, problēmu diagnostikas veidiem, situācijām, kad nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās un ka pietiek ar konservatīvu ārstēšanu, kā arī gadījumiem, kad sāpju iemesls var būt pavisam citur, nevis celī. Labdien, doktor! Labdien! Atcaucoties uz jūsu konferencē minēto informāciju, statistiski biežākie ceļu sāpju iemesli ir traumas, pēc tam seko funkcionālie traucējumi, tad ģeneratīvie bojājumi un šo sarakstu noslēdza autoimūnās slimības. Traumas. Kādas ir visbiežāk novērojamās šīs traumas pacientiem un no kā tās parasti rodas? Ja mēs runājam par traumām, sadalīsim divās grupās. Augstas enerģijas traumas un zemes enerģijas traumas. Augstas enerģijas traumas, tas ir ceļu satiksmes negadījumi kritieni no augstuma, un zemes enerģijas traumas, tas ir klasiskas sadzīve iegūtas traumas vai sporta iegūtas traumas, kad mēs locītu samežģījām, kritam un tāda veida savainojām. Protams, ja runājot par ceļu locītu, mūsu praksīs biežāk tas ir zemes enerģijas traumas. Pieceļoties no sēdu stāvokļa, kāja var samežģīties, skrienot, kāja var samežģīt, paslidot, kāja var samežģīt un tā tālāk. Parasti traumas pavada pietūkums. Kā noteikt, vai tā ir vienkārši tūska vai sinovīts? Un kas tad īsti ir sinovīts un kā atšķiras tūska no tā? Nepieredzējušam cilvēkam grūti saprast, vai tā ir tūska, vai tas ir sinovīts. Bet sinovīts tas ir tad parasti cilvēku vārdos, teiksim tā, ūdens celī. Sakrājas šķidrums ceļu locīto, kas ir organismā aizsarga reakcija, saiļotu to bojājumu, tāda veida aizsargātos. Un šeit ļoti svarīgi saprast, vai tas šķidrums, vai tas ir asins, vai tas nav asinis, un otrais, cik ātri tas šķidrums krājās. Klasiskais piemērs. Cilvēks, 30 gadi, samežģīja ceļu locīto. Viena situācija, viņš sajūta, piemēram, krakšķi, celis uzreiz 2-3 stundu laika pietūka, viņš nevarēja uzkāpt virsū, kāja bija sāpes, aizbrauca uz traupunktu tika nopunktēts un tur ir asinis. Iespējama diagnoze ir krustnisku saišu bojājums, kas visbiežāk arī notiek. Otra situācija absolūti tāda pati, sajūta krakšķi, parādījies sāpes, bet viņš varēja turpināja iet. Protams, klibojot, jūtot sāpes, bet tā funkcija bija tikai ierobežota daļēji, bet locītava pietūka 3. 4. diena pēc traumas. Aizbrauca uz traupunktu, locīto tika nopunktēta un tur dzeltens, caurspīdīgs sinuālais šķidrums. Kas, principā, tas ir normāls locītos šķidrums, tikai palielināta daudzumā. Šeit iespējama diagnoze būtu meniska bojājums, jo parasti meniski uzreiz nenorēģē, cilvēks sajūt sāpes tajā mirklī, pēc tam it kā celis nomierinās, bet locīto pietūkst 2., 3., 4. dienā pēc traumas. Kādi citi simptomi, kas pavada traumas un kad pacientam nekavējoties jādodās uz medicīnas iestādi? Funkcijas ierobežojums, nevar kā līdz galam iztaisnot asu sāpju dēļ, nevar kā līdz galam savocīt, sāpes miera stāvokli, nestabilitāte, un ja viņš vizuāli redz to, ka locītu ļoti stīvi, ļoti pietūkus, tad uzreiz ir jābrauc. Konferences iesākumā jūs iesākāt ar tēmu, ar apgalvojumu, ka tieši jaunieši visbiežāk nāk un saka, ka sāp ceļa priekšējā puse. Kas tas ir par iemeslu? To var apkopot zem vienā tā teikuma, zem vienas diagnozes priekšēji sāpju sindroms ceļa locītavai. Visbiežāk tas ir saistīts ar muskuļu disbalansu ceļu locītu. Svarīgi saprast, ka ceļu locītu kontrol ne tikai tie lokāli muskuļi, kas ir apkārtē locītu. Ceļu locītu kontrol arī kvadriceps, kontrol arī mugure muskuļu grupa, hamstringi, biceps, augstilba biceps, kontrol arī sežas muskulatūra, kas nodrošina augstilba rotāciju un tā tālāk. Un kad tie visi muskuļi strādā nesaskaņoti, strādā nepareizi, un plus cilvēks dod slodzi, bieži vien pārslogojas locītavas priekšējā daļa. Un tad klasiskas sūdzības ir tādas, ka ilgi sežot ir diskomforts sāpe priekšpusē, nepatīkami ir gribas kā iztaisnot vai pakrātīt vai kaut kā izkustēties.
Otrais biežākais simptoms ir grūtības iet pa trēpēm uz leju, jūt sāpes priekšpusē. Un trešais, ko parasti, kad lūdzu pacientu parādīt, kur tā sāpe ir, viņi rāda tā kā uz ceļa kauliņu un saka, kaut kur aiz viņa iekšpusē. Tas ir tas 3 klasiskie simptomi, kuri liecina par to, ka ir patofemorāla sāpju sindroms. Un raksturīgākais ir tas, ja mums uztaisīs magnetisku rezonanci, tur būs vai pilnīgi vesela locīta, vai būs kaut kāda tāda virspusēja skrimšļabojumi, kas kliniski nav nozīmīgi. Respektīvi, tā ir viena no funkcionālām problēmām. Un kāpēc tieši jaunieši? Jaunieši daudz sporto, bieži vien maina to sporta veidus, un muskuļi nevienmēr laicīgi spēj pielāgoties un adaptēties. Un vēl viena lieta, ja runiet par jauniešiem, tīpaši par bērniem, arī daudzās citas valstīs un arī pētījums tas ir pierādīts, ka viendabīgs sports viņš nenāk par labu. Ko tas nozīmē? Bieži vien tur nāk tie jaunieši un saka, es taču aktīvi nodarbojos ar sportu. Tur 6 reizes nedēļa man ir futbols, volejbols vai kurš cits sporta veids. Jā, viņš ir uztrenēts, muskuļi viņam ir uztrenēti, bet atceramies, nav tā, ka tenisā, futbolā, hokejā darbojas vieni un tie paši muskuļi. Tā muskuļu slodze ir atkarīga no sporta, viņi ir dažādi. Jā, līdz ar to arī jauniešiem rekomendē arī periodiski mainīt to sporta veidu vai pielikt klāt. Jā, kaut ko jaunu. No prakses varu pateikt to, ka manie bērni tur spēlē hokeju, bet viņam arī reizi nedēļā ir judo nodarbības. Un tas nav tā, ka es viņus vedu, tas ir to, ko viņam treneris saka darīt, un viņi iet pie profesionāļus tādu judo treniņu. Arī vai mainās tas slodze, vai citi muskuļi adaptējās un tā tālāk. Ģeneratīvie bojājumi. Deģeneratīvi bojājumi, tas bojājumi, kuri veidojas nevis viena konkrēta mirkli, kad cilvēks iegūst traumu, bet bojājumi, kuri veidojas gadiem ejot uz priekšu. Viendabīgas kustības, mikrotraumas, katru dienu mēs iegūstam 1000, varbūt miljonus mikrotraumu locītavām. Un, protams, īsa laika posma nedēļa, tas neko īpaši locītu nemaina, bet, ja mēs runājam par 10 gadiem, par 20 gadiem, protams, tas skrīmces var nonesāties, saita struktūra mainās un tā tālāk. Un viss kopā, tas, protams, atstāja iespaidu locītavai. Jo tas pats osteoartrīts vai osteoartroze vai deformējuša osteoartroze vai locītos nodilums, tas nav tikai kaulu skrimšļa problēmas. Pie šīs slimības locīto tiek izmainīts skrimses, izmainīts kauls, izmainīts locītos apvalks, sinoviālais apvalks, saišu struktūra tiek izmainīta, meniski. Respektīvi, tas ir tas deģenerācijas process, kas skar visus audus locīto. Šos podkāstu raidījumus mēs ierakstām balstoties arī uz jautājumiem, kas iesūtīti no konferences apmeklētājiem. Un viens no jautājumiem bija, kādos gadījumos jūs iesakāt ģeneratīvu izmaiņu ārstēšanai izvēlēties konservatīvu terapiju un kad jau ķirurģisku? Atkarīgs no pacienta. Jo, kā es jau teicu iepriekš, tad nav kaut kāda dzīvu bīstama trauma, tas ir process, kas ilgs gadiem ilgi, jau kāda konkrēta brīdī viņš sāk izpausties. Cilvēkam parādās sāpes. Pie deģeneratīviem procesiem es vienmēr saku ar konservatīvu ārstēšanu. Arguments ir ļoti vienkārši. Ja cilvēks iepriekš vairākus gadus ir dzīvojis neko nejūtot, un tagad kaut kas ir pamainījis viņa dzīvi, viņa saka tā locīto sāpēt, tas nozīmē to, ka iepriekš bija kaut kāds tas kompensācijas mehānismus, kā rēķina, viņam tā locīto nesāpēja. Līdz ar to mēģinam aparstēt, mēģinam noņemt nost iekaisumu, mēģinam saprast, kas tas bija par kompensācijas mehānismu un to mehānismu ieslēgt. Iespējams, viņš atkal dzīvos 10, 15, 20 gadus bez sāpēm. Un lielākai daļai pacientu, protams, tas palīdz. Bet ne visiem, jo dažreiz tie deģeneratīvi procesi arī jau ir tāda kritiskā punktā, kad konservatīva ārstēšana nepalīdz. Jā, un tad mēs jau domājam par ķirurģisku iejaukšanos. Un 4. grupa bija autoimūnā saslimšana. Kādas autoimūnās slimības visbiežāk izpaužas tieši saistībā ar ceļu locīto? Tas ir reumatoloģiskas slimības pārsvarā. Te mēs vienmēr lūdzam palīdzību kolēģiem, reumatologiem, lai viņi palīdz atdiferencēt tas slimības. Bet tas var būt saistīts gan ar autoimūnu procesu, kad cilvēka imūnsistēmā
pati neapzināti saka uzbrukt locītam, locītos izraisa iekaisumus. Tas varētu būt arī infekciju asociētie artrīti. Piemēram, cilvēkam ir iekudus ērts, viņš to nebija pamanījis un ar laiku attīstīs arī laimas slimība. Vai arī kaut kādas citas vīrusu infekcijas, kas izraisa tā saucamo reaktīvu artrītu. Spontāna tā vīrusu infekcija kaut kāda veida iespēja locīto pietūkst, locīto ļoti stipri sāp, bet te pašā laikā struktūrāli tur viss ir ok. Bet šīs sāpes kaut kādā veidā atšķirās? Sāpes vispār ir tāds subjektīvais radītājs. Ar to šeit balstoties tik uz sāpju intensitātes vai sāpju raksturu nevar spriest par to diagnozi. Šeit ļoti svarīgi ir tā klīniska izmeklēšana un anamnēzes savākšana. Kas bija iepriekš, bija vai nebija trauma pirmais, kā sākas tas sāpes, ja bija kaut kāda iepriekš ārstēšana, kāda bija reakcija uz to ārstēšanu, un tad jau klīniska izmeklēšana. Runājot par diagnostiku un tās metodēm, tad rengens kaulu bojājumu noteikšanai, magnētiskā rezonanse mīkstajiem audējiem, datortomogrāfija jau sarežģīta lūzuma gadījumos, ultrasonogrāfija. Un runājot tieši par ceļu locītavu sāpju diagnostikā izmantošanu, jūs diezgan skeptiski konferencē izteicāties par šo izmeklējumu veidu. Kāpēc tā? Piedodiet, radiologi. Jo pēc būtības to, ko mēs varam klīniski pārbaudīt, mēs pareizi izmeklējot locītu. Mēs varam pārbaudīt, ir vai nav šķidrums, jeb sinovīts. Mēs varam pārbaudīt visas saites, gan mediālu, gan laterālu senu saiti, gan priekšē, gan mugurē krustinisku saiti. Mēs varam sataustīt arī meniskus. Ja? Ir sāpīgi, nav sāpīgi, varbūt ir kaut kāda meniska cista vai meniska ekstrūzija. Pie pareizes klīniskas izmeklēšanas to visu var pateikt. Un, diemžēl sonogrāfija atbild mums uz tiem pašiem jautājumiem. Ja, jo sonogrāfiski nevar redzēt krustinisku saiti, piemēram, vai mugurē krustinisku saiti. Tas nav iespējams, jo tā saite atrodas starp kaulu konduļiem, un ar to tas vienkārši sonogrāfijas stars tik tālu neiet. Pēc sonogrāfiski var pateikt, ka iespējams ir meniska plīsums, bet nevar to apgalvot, jo arī sonogrāfiski redz tikai meniska ārējo daļu. Sonogrāfiski ne visu skrīmsu var redzēt, ne visu var izmeklēt. Ar to tas ir tāds arī ļoti subjektīvs izmeklējums, kas pēc būtības mums kaut kādu lielu papildus informāciju par locītavu nedod. Akūtas traumas gadījumu jātaisa rengens. Rengenam mēs skatāmies ne tikai ir vai nav lūzums, bet rengenam mēs skatāmies kaulu blīvumu, mēs varam izvērtēt locītavas spraugu, ir simetriska, asimetriska, mēs varam paskatīties kaulu pozīcijām un tā tālāk. Un ja runiet par mīkstiem audiem, priekšējā mugurē krustiniska saita, meniski vai skrīmsis, tie zelta standarts ir magnetiska rezonanse. Viens no jautājumiem saistībā ar magnētisko rezonanci, es gan nezinu, vai tas būs tieši par ceļiem, bet ir jautājums. Manā pieredzē nereti pacientiem tiek piedāvāts veikt izmeklējums ar kontrastvielu, bet dažkārt procedūra tiek veikta bez tās, pamatojot, ka tā tomēr nebija nepieciešama. Kāds ir jūsu viedoklis kā traumatologa un kādos gadījumos kontrastvielas lietošana patiešām ir nepieciešama un kad to būtu droši arī izlaist? Mūsdienās, kad tā magnētiskā rezonanses tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un tā tiešām izšķirtspēja magnētiskā rezonanse mūsdienās ir ļoti laba, tā kontrastvielas pielietojums ir ļoti ierobežots. Pārsvarā ceļa locītavu pietiek ar parastu natīvu magnētisko rezonanci bez kontrastvielas ievadīšanas. Pleca locītavu var būt, ja mēs domājam par tā saucamo slēp bojājumu, ja biceps garas galvenās cīpsas piestiprinām vietas plīsumu, varbūt tur ir liederīgi uztaisīt to kontrastvielu, būs labāk redzams, bet arī tā paša laika, ja mēs taisam magnētisku rezonanci, var pieredzējušais radiologs un nav ievadīta kontrastviela, pietiek arī ar parastu natīvu bildi pieredzējušais radiologs, to arī var redzēt tagad. Gūžas locītavam varbūt ir liederīgi taisīt ar kontrastvielu. Jā, to mēs bieži vien praksē daram, jo tur arī ir tas saucamā fibra lūpa, jeb labrums, kas mēdz plīst un viņu labi vizualizē tieši ar kontrastvielas ievadīšanu. Bet tā klasiski ceļa locītu kontrastvielu mēs praktiski nekad nelaižam. Ļoti reti.
Pie izmeklējumiem jūs arī minējāt laboratoriskos izmeklējumus, kas ir asins analīzes un iekaisuma rādītājiem noteikšanai, bet jūs arī piedāvājāt diagnostikai veikt šīs locītavas punkciju. Pie kādiem gadījumiem jūs to rekomendējat un kādēļ? Kad mums ir aizdomas par reumatoloģiskam autoimunam saslimšanam, jo izvilkot ārā to sinovītu, teoretiski mēs varam paskatīties to sinovītu šķidrumu zem mikroskopu un saprast, ir vai nav tur kaut kādi kristāli, piemēram, podagriskie kristāli, kaut kāda cita kristaloīdu artropātija. Otrais, mēs daļu no tā šķidruma varam aizsūtīt un pārbaudīt, vai tur nav laimas slimības izraisītājs. Tas arī viens no diagnostiskiem paņēmieniem. Otrais, mēs varam paņemt to šķidrumu, aizsūtīt uz gubju laboratoriju un pārbaudīt intraoikina 6 koncentrāciju. Tas ir iekaisuma marķieris. Un tad atbilstoši tai koncentrācijai mēs varam spriest, vai tomēr tur ir tā reumatoloģiska slimība, vai tomēr tas ir tas iekaisums locītu ir vairāk tā kā mehaniskais. Kā atšķirt autoimūnas ceļa sāpes no mehāniskiem bojājumiem praksē? Anamnēze. Ir vai nav traumas epizode. Un otrais, vai cilvēks ir kādreiz slimojis vai nav slimojis ar autoimūnam saslimšanu. Nevajag aizmirst arī par psoriāzi, jo bieži vien psoriāzi nav tikai tā kā ādas izmaiņu slimība, bet viņa arī var dot komplikācijas locītavam. Vai norādiniekiem, kāds ir slimojis, kādus medikamentus pacients ir lietojis, un tā tālāk. Tas ir jāizrunā ar pacientu, un tad arī jāsaprot, bija vai nebija kaut kāda trauma. Vai ikdienā veicot 50 pietapienus var tā kalpot kā saišu profilakse? Nē. Principā, jebkura aksiāla vertikāla slodze, vai tas ir 100 pietupieni, vai tas ir 1000 pietupieni, tā ir mikrotraumatizācija. Un, ja mēs gribam, teiksim tā, izteipīt saites un kaut kādu saišu profilakse, vajag labāk vienkārši stiepties un strādāt ar fizioterapeitu. Jo jautājums arī, kā cilvēks dara tos pietupienus. Kā viņš nosveras uz priekšu, viņš taisa uz pilnas pēdas, vai viņš paceļ papēž. Tas ir visi tehniski jautājumi, kas arī ļoti svarīgi. Kurš viņš nosverās? Jo var sapēst menisku vienkārši pēc dziļa pietupiena. Tas arī ir iespējams un nevajag nekādu augstas enerģijas traumu. Kad injekcijas locītavā ir noderīgas un kad ir tomēr stingri aizliegtas? Nedrīkst špricēt tad, kad ir lokāla infekcijas pazīmes, apsartums, pietūkums, sarkanums, kaut kāds tā saucama hiperēmija. Nevar špricēt, kad pacientam ir kaut kāda ādas bojājumi tur, kur jūs špricējāt. Ja, tas ir tā kategoriski nedrīkst. Bet, ja runiet par injekcijiem, to mēs jau iepriekšējā podkastā izrunājām. Mums ir 4 pamatgrupas, kortikosteroīdi, iekaisuma mazināšanai, hialuronskābes. Tas ir sēļošanai un sāpju mazināšanai, PRP, ja mēs gribam papildus barot struktūras, kas locītava ir, un kolagēns. Parasti var locītu, viņu nelaiž kaut kādas smīkstais audos, cīpsas vai saitēs, lai to struktūru ir uzlabotu, izsauktu to reģenerāciju. Vai jūsu praksē, doktori, ir bijuši pacienti, kuriem menisku bojājumi pilnīgi asimātiski ir pēc traumatiska bojājuma, kad cilvēks neko pat nenojauš? Protams. Jā, ļoti bieži arī Lielbritānija bija 2008. gada bija liels pētījums, kur bija iesaistīti vairāk nekā 300 cilvēki. Un tika secināts, ka no viņiem bija kaut kāds skaits, es tagad precīzi nepateikšu, kuriem bija bojāti meniski, un 70% no viņiem pat nezināja, ka tie meniski viņiem ir bojāti. Jā, un ļoti bieži tie meniski plīs vienkārši dzīves laikā, pie tā mikrotraumām mēs pat to nesajūtam, un dzīvojam tālāk un aktīvi un neaktīvi, un to nezinot, ka mums ir meniski bojāts. Tāpēc ne visus meniskus jāoperē, jo meniska plīsums tas nav. Ja mēs lasam meniska plīsuma slēdziena magnetiskā rezonansē, tas nenozīmē to, ka cilvēkam 100% jāoperē. Es jums, doktor, tagad iedošu izlasīt pašam vienu jautājumu, jo man ir aizdoms, ka es varētu netīri pareizi izlasīt to un arī sniegt tad arī atbildi par to uz šo jautājumu. Patofemoral chondropāta ar skrimšļu atslaņošanu pēc profesionālā sporta, kāda ārstēšana metoda būtu ieteicamāka, ja sāpju nav pie slodzēm?
Nekas nav jādara, ja sāpes nav. Patofemorāla chondropātija sagaida mūs visus. Jo patofemorāla chondropātija tas nozīmē to, ka ir virspusēji skrimšļu bojājumi, kas pārklāj ceļa kauliņu vai augstavu priekšo virsmu. Un tur ir 4 pakāpes. Pirmā pakāpe norit bez sāpēm, tas ir tīri virspusēji slānis, ir nedaudz sabojāts. Bieži vien cilvēki to pat nejūt un pat nedzird. 2., 3. pakāpe, kad te bojājumi ir nedaudz dziļāki, tad cilvēks var just krakšķiešanu locītavā priekšpusē kustinot. Un 4. pakāpe, tas jau ir dziļi bojājumi, un tad ir 2 varianti. Ja cilvēka ķermenis kompensē to muskuļu, to ceļa kauliņu piepaceļ, un tas rīvēšanas nav tik dziļas un nav tik ciešas, cilvēkam nav nekāda sūdzība. Ja cilvēkam ir sūdzības tikai par sāpēm, es saku ar fizioterapiju, iespējams hialuronskābes injekciju vai PRP injekciju locītu, jeb trombocītam bagatelnas plazmas injekciju. Ja cilvēkam ir mehaniska rakstura sūdzības, to, ka viņam ķerās locītava un blokējās, un mēs magnetiskā rezonanci tiešām redzam kaut kādu tā saucamu lever veida bojājumu skrīmsim, tad viņu vajadzētu mehaniski pielīdzināt. Un tā ir neliela operācija artroskopija. Šlātera sindroms, vai tas var prasīt operāciju? Ne. Bieži vien izpaužās bērnībā, kad organismam augot, kauli stiepjās ļoti ātri, bet muskuļi un cīpsas tik ātri nestiepjās. Un ja pa virsū ir kaut kāds sports, bieži vien tur, 5-6 reizes nedēļa un brīvdienas vēl ir sacensības, muskuļi vēl vairāk tā kā sāraujās. Un Osguds šlaters veidojas, visi sakot, kvadrīcepsam ir hipertonus. Tā hipertonusa dēļ ceļa bļodiņa tiek vilkta visu laiku uz augšu. Ceļa bļodiņa apakšā ir saite, kura stiprinās pie apakštilba augšanas zonas. Un tam visa mehanismam velkot to uz augšu, to ceļa bļodiņu kopā ar to saiti, augšanas zona deformējas, un tur ir sāpes. Bet bērniem bieži vien tas ir pašlimitējuša slimība, kad viņas organisms izaug, skelets izaug, tad sāpes vairāk nav. Protams, to var arī ārstēt, pie pārējais fizioterapijas, stiepšanas vingrinājumu muskuļu, balansēšanas un fizikālām procedūrām. Vai daļai sena plīsusi saite vienmēr nozīmē nākotnē operāciju? Ne. Jūs novērotās 3 visizplatītākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, kad viņiem ir novērotas sāpes ceļos? Ignorē sāpes. Cik ilgi viņas var ignorēt? Sāpes var ignorēt līdz pirmai pretsāpju tabletai. Ja cilvēkam kaut kas sāp, viņš iedzer ibumetīnu, diklofenāku, jebkādu citu tabletīti, un pēc 2-4 stundām sāpes atgriežas tajā paša vietā, tajā paša intensitāte, tas jau nav labi. Tas jau pirmais simptoms, kas liecina par to, ka kaut kas tur nav labi, ka jāiet pie doktora. Otrais. Parasti, kad sāpe pāriet uz kaut kādu brīdi, cilvēks domā, ka viss ir kārtībā, un viņš atsakās iet pie ārsta vai atteic to vizīti. Domājot, ka tik un tā tur doktors neko nesajūtīs, nesataustīs un tā tālāk. Tā īsti tā nav. Ja pat pacients nāk pie tevim uz vizīti un viņam tajā brīdi nesāp, tik un tā mēs daudz ko varam pateikt un daudz ko varam ieteikt. Un galvenais, ka pacients jau zinās, kā viņam jārīkojas tālāk, ja pēkšņi tas sāp atkal būs atpakaļ. Un trešais, kad sāpe iet vēl ar kaut kādu simptomu. Sāpiet ar tūsku, sāpiet ar krakšķiešanu, sāpiet ar mehanisku rakstura sūdzību. Galvenie rādītāji, kas nosaka ķirurģiskas vai konservatīvās ārstēšanas izvēli? Mēs skatāmies uz pacientu. Viens un tas pats pacients, iedomājieties, viens pacients 40 gadi, saplests iekšējs menisks. Traumas mehānisms vienāds, bet viens pacients ir tāds, kurš ir profesionāls sportists, daudz skrien, daudz svēts, daudz ko dara, un viņš ar to pelna savu izdzīvošanai. Otrs pacients ir IT speciālists, kurš 16 stundas dienā sēž pie datora, viņa maksimāla aktivitāte pastaigāties ar sunīti vakaros. Protams, ka pirmā situācija visdrīzāk mēs noslēdzamies uz to, ka tur būs nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, lai pacients ātrāk atvesļotos, jo viņš no savas locītavas prasa maksimālu slodzi katru dienu.
Otra situācija, ja pacientam, protams, tā locīto neblokējās un kaut kāda nav kritisks bojājums locīto, tad mēs visdrīzāk sāksim ar koncertu ārstēšanu. Mēs nekad nebalstamies mūsu izvēli uz magnetisku rezonanci vai uz pacienta vēlmēm. Mēs skatāmies, cik pacients ir aktīvs un ko viņš pats prasa no tās dzīves. Profilaktiskas darbības pacientiem 50+, kas vēlas atstāt sportot pēc ilgāka pārtraukuma, lai audzētu ceļu locītavas. Es parasti iesaku aiziet pie fizioterapeita. Fizioterapeits ir tās cilvēks, kurš pirmai, otrai nodarbībai izvērtēs to funkcionālu stāvokli visam muskuļiem, visam apkārt locītām struktūrām. Sapratīs, kura struktūra strādā labi, kuras iespējams būs traumēts, iespējams būs pārslogots, un tad izdomās individuālu vingrošanas plānu tam pacientam, un tad pareizi sabalansējot tos muskuļu grupu ap locītu, viņš varēs atgriezties sportā. Uzreiz nevajag sākt, ja tur bija ilga pauze, gads, 2, uzreiz nevajag sākt ar to sportu. Aiziet pie fizioterapeita, tas ir labākais veids, kā sevi nākotnē pasargāt no traumām. Mūsu sarunas noslēgumā grib pieskarties man pašai, man liekas, kas interesantākajai tēmai. Jūs prezentējāt klinisko gadījumu konferencē. Īsi savēlkot to kopā, tātad paciente pēc ilgstošām sūdzībām un sāpēm celī tika veikta ķirurģiska manipulācija, sāpes tomēr nepārgāja, pacients griezās pie jums kā pie cita speciālista un tika konstatēts, ka problēma nebija celī, bet gan gūžā. Ir tas saucamas izstarojošas sāpes. Tas ir viens moments. Otrais, šeit nekad nevar skatīties uz locītu, kā uz izolēto kaut kādu struktūru. Jo mēs saprotam to, lai mums, kā ķermenim darbotos, vai mēs varētu paiet uz priekšu, darbos gan pēdas locīto, gan gūžas locīto, gan celes. Un mēdz būt tā, ka tas locītavs viena otrai piepalīdz. Un bieži vien, varbūt arī jauniešiem, kas mēs būtu, bērnam ir plakana pēda, un viņš par to pats nesudzās, bet viņam sāp ceļa locīto priekšpusē. Un tad viņš vingro, dara daudz ko, bet labāk nav. Tikko ieliek zolīt, sāpes locītas priekšpusē pazūd. Mēs būtu. Tas pats arī ar to gūžas locīto, to klinisko gadījumu. Sāpes gūžas locīto nevienmēr ir tieši lokalizētas, otrais arī pacienti nevienmēr saprot to, ka te ir gūža. Gūžas locītu var izstarot uz jostas daļu, gūžas locītu var izstarot arī uz ceļu locītu. Un tāpēc mēs savā praksē, ja runājam par celi, mēs vienmēr arī paskatāmies, kā pacients apsēžās, kā viņš piecelās, kā viņš sāk gerbjās, tāda veida mēs pārbaudām, kā viņš var nolikties vai nolikties uz priekšu, skatāmies, kā darbojas gūžas locīto un pēdas locīto. Ja vajag, mēs arī papildus uztaisim kliniskus testus gan gūža, gan pēdas locīto. Jo, bieži tas nav, bet kliniskajā praksē, katram no mums ik mēnesi ir šī tāda situācijas, kad pacienti ilgstoši ārsta ceļa locītu, bet īstenībā problēma ir pēdas locītu vai gūžas locītu. Tas vienkārši nāk ar pieredzi un jāsaprot to ķermeni, ka tas nav izolēts 3 locītus, kuras darbojas neatkarīgi viena no otras, ka tā ir tā saucama biomehanika un viņi ir savienota. Tad kā pacients var uzticēties ārsta viedoklim? Cilvēkam sāp, viņš tagad aiziet. Pēc kādiem kritērijiem pateikt, vai ārsts negribētos teikt labs, slikts, bet vai tas viņa spriedums ir? Pēc brīlēm. Ir vai nav bārda? Pēc Instagram sekotāji. Ir vai nav sirmie mati? Tas nāk tikai ar pieredzi, jo mēs arī traumatologi ortopēdi savā starpā arī specializējamies. Mans valciņš vairāk ar pleclocītos, mazāk ceļlocītos, bet es absolūti neoperēju un praktiski arī neārstēju pēdas un mugurkaulu. Savukārt mani kolēģi vairāk specializējas uz pēdām, vertebrologi vairāk uz mugurkaulu problēmām. Ja? Un šeit, ja pacientam ir sāpes kaut kāda konkrēta lokalizācija, protams, viņam jāgriežas pie ģimenes ārsta, tad jādiferencē, vai tā sāpe ir tajā ceļa locīta, vai kaut sāpe ir kaut kāda cita locīta, un tad arī sūta pie konkrēta speciālista.
arī mēs būtu tā, un pacientam uz to nav jāapbižojās, ka pirmā vizītes laikā mēs netiekam galā ar tam sāpēm, un tad diagnozes galva nav skaidra. Protams, tā var būt, un tā ir absolūti normāla situācija, bet pirmā vizītes laikā mums jāsaprot to lokalizāciju, kuru locītu mēs izmeklēsim, kā mēs to izmeklēsim, un tie tālākie soļi. Bieži vien būs nepieciešama atkārtota vizīte pie traumatologa, tā saucama kontrolu vizīte pēc izmeklējumiem. Un kas attiecas uz maniem vai uz kolēģiem, ko es ikdienas strādāju, ja mēs redzam, ka tas nav tā kā gluži mūsu lauciņš, protams, mēs paskatāmies pacientu, mēs iedodam visas rekomendācijas, iedodam visus nosūtījumus, kas ir nepieciešams. Bet mēs saprotam, ka ar lielāku varbūtību, piemēram, tas nav cēlis, tā ir gūža, visu pacientam plāns ir sarakstīts, taisim izmeklējums un ejiet lūdzu pie kolēģa doktora Vitolda Jurkeviča vai pie doktora Jāņa Viļuma, viņi perfekta ārsta gūžas locītos. Tad pacients tas otras vizītes laikā šī problēma būs atrisināta. Mēs vienmēr gribam to rezultātu pēc iespējas labāku saviem pacientiem. Un arī mūsdienās nevar zināt absolūti visu. Tomēr tā subspecialitāte, specializācija vajag. Ja pacients grib to rezultātu uz 10 balēm no 10. Protams, mēs nevaram būt pavisam šaura specialitātes ārsti, ka mēs ārstiem tikai 5. pirkstiņu, kreisai pēdi un vairāk neko. Protams, mēs arī orientējamies, kā tika uzbūvēts un kādas iespējams diagnozes ir citas lokalizācijās, bet ar saviem pacientiem esmu pilnīgi atklāts. Es bieži vien, ja tas nav mans lauciņš, es saku, es jūs varu ārstēt konservatīvā ceļā. Bet, ja mēs gribam to rezultātu perfektu un labu, ir doktors, kurš tajā lietā saprot vairāk. Nevajag kautrēties, tas nav tā kā ar domu, ka es gribu tikt nost no tā pacienta. Es vienkārši gribu labāku rezultātu un labāku risinājumu konkrētam pacientam. Paldies, doktor. Jūs varbūt tāds kopsavilkums par visu šo tēmu, ceļlocītavas sāpes, ko vajadzētu katram klausītājam pēc šī raidījuma atcerēties? 3 sarkanie karogi. Sāpes, kas ir ilgāk par 1 pretsāpju tabletīti, pietūkums locītava, mehaniska rakstura sūdzības, ķeršanas, bloķēšanas sajūta. Tas ir tie karogi, kurus nedrīkst ignorēt un jāgriežas pie ārsta. Paldies, doktor Finagēja, par sarunu, un paldies arī katram klausītājam, kas bija kopā ar mums. Šī bija ortotolts saruna ar doktoru Andreju Finagēju par ceļlocītavas sāpēm. Tiekamies jau nākamajā epizodē, turpināsim aplūkot konferencē runātās tēmas, un nākamajā sarunā mums būs klātesošs traumatologs ortopēds doktors Brūklis, kad runāsim par papēžu piešiem, mīti un realitāte. Sarunu vadīja Agnes Bauman, par skaņu rūpējās Guntis Bērziņš.